Atbalsta Rimagās Plus un Pica Lulu. Šovu piedāvā Okarte. Un šis preses izdevums nevis tas, kas internetā ir pieejams, bet tas, kas ir aptaustāms ar roku, tātad žurnāls, kas Jānis ir izveidojis rakstu un proti interviju ar Lingitas mammu. Jā. Skatītājiem arī varētu nedaudz pastāstīt, un tur ir virsraksts tāds, ka Lingitas mamma no Kreņķiem dzer sirdzāles, un viņa lūdz Lingitu pamest šovu. Es nesaprotu, ka viņas mamma grib droši vien pasargāt viņu no visām dzīves tur nelaimēm un problēmām, bet tu nevari pasargāt savu bērnu no visa. Un ir jāaiziet visu kaut kam cauri, lai tu kaut ko dzīvē sasniegtu. Un šajā gadījumā šī ir lieliska skola, visu Okarte, kas norūda mūsu nervus, mūsu pacietību un vispārējo, un tāda padošanās. Intervijā apgalvo, ka jūs iekšējā balsojumā vienmēr balsojat par viņu, jo tas jums ir ērti un interesanti nostīties tajā viņas reakcijā un attieksmē. Protams, ka tā nav. Es vispār balsoju par kaut kādu dzirdēšanu. Es šodien pat nebalsoju par viņas nobalsoju, tikai tāpēc, ka bija vēlreiz jābalso. Ir, protams, grūti sevišķi jau vecākam. Man mammai arī grūti skatīties, bet viņa atnāk un, ka es viņai pastāstu, dalieties mierā, izbeidz lasīt komentārus, jo ir arī tādas vēstules, kas viņai nāk uz draugiem LV, ka man vienkārši nezinu, es tādā gadījumā ir zināt, kas tas par cilvēku ir, es nezinu, es viņam kājas apgriezt, man liekas. Tādas lietas raksta manai mammai, piemēram. Bet, neko, es mammai saku, neņem galvā, un mēs abas tikai pasmējamies. Mamma saka, labi, turies tālāk, iedod buču un brauc mājās. Kā tev liekas, vai pārējie dalībnieki izturas pret Lingitu kaut kā sliktāk vai kaut kā savādāk kā pret pārējiem? Nē, sliktāk, es domāju, ka nē. Bet visi viņu tā kā grib pamācīt un tā kā aizrādīt, bet tā nekas ļauns un galvenais to veselīgi uztvert. Jā, es domāju, ka viņai nav viegli noskatīties uz to, ka es šeit pārdzīvoju. Es domāju, ka jebkurai mammai, jebkurš cilvēks, kuram ir bērns, viņam nebūtu viegli noskatīties, ja viņa bērns ir kaut kur citur prom un ka viņš pārdzīvo. Kā jau visiem uznāk brīži, ka tu tā kā mazliet sabrūc, pēc tam atkal viss ir labi. Tas man liekas, kaut kā periodiski. Nav jau tur baigi traki, es nesūdzos vispār. Jo, uznāk citreiz besīts un varbūt iesāpās tās sirsniņu, un tad asars paši no sevis tek, neko nevar padarīt, nevar to kontrolēt. Bet, pēc tam jau saņemās viss kārtībā. Es tādā ziņā esmu stiprs cilvēks, ka es nokrītu, nobrūku, es varbūt izraudos, bet pēc tam es saņemos tālāk uz savu mērķi. Atbalsta Rimagās Plus un Pica Lulu. Šovu piedāvā Okarte.